Jo Rīgas mērs tik daudz ceļo pēdējos laikos. Pieņemsim, viņš ir bijis Kazahstānā, Astanā pēdējā mēneša laikā, viņš ir bijis Maskavā, Krievijā pēdējā mēneša laikā, viņš ir bijis Vašingtonā, Amerikā pēdējā mēneša laikā un Strasbūrā, Francijā. Ir tāda sajūta, ka viņa nav, kur viņš ir. No vienas puses, kā nekas nebūtu pārmetams, vai ne? Pilsētas galva ceļo, iegūst jaunu pieredzi un vispār. Bet es kā rīdzinieks, es jūtos pamests. Kaut kas nav. Kaut kas nav. Es noeju gar Rīgas domu, es domāju, tur viņš strādā. Tur tukšs kabinets. Lodziņi tumši, kaķītis skrāpēs tīkli. Ko tie nabaga, par tiem kaķiem vispār noteikti Amerikas iet uzsper vēl viņiem. Klau. Bet no otras puses padomāsim par to, ka Rīga ir sieva, Užakovs vīrs. Tā ir uz īsu brīdi. Tad mēs tā kā sieva esam. Jā, mēs esam. Sievai vīrs tālbraucējs. Jūrnieks, kāda vaina? Aizbrauc, atved dāvanas, atbrauc samīļo. Telegramus, ding, 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 gaidi. Tā ikdienā viņš krīt uz nerviem, zin. Rīvēšanās. Jā, rīvēšanās. Tā atbrauc, viss jūtas svaigas, visu, un pilsēta ar sagaida. Kā jau sieva uzprišinājusies uz ruļa galvā un viss forši. Pīrāgis atcepi. Tu žigli visu nodara un atkal projām. Es domāju, ka tās attiecību modelis nav sliktākais. Starp citu varētu piedot būt arī tā lielā cepšanās par to svētdienu, ja, tas lielais pasākums Doma laukumā šobrīd, jo Nils aizbrauc prom, atbrauc parasti, kas te viņu sagaida? Sava koalīcija, tur tas pats Amerikas, 2 kaķi un Igns, nekas tāds īpašs. Urbanovičs. Tur atved no lidostas ar busu vai ar ko tur Doma laukumā stāv ruļi galvās 2000 sievām. Nav tāds aicinājums uz Doma laukumu, ka visiem jānāk ar ruļļos? Teiksim, ka jāsaprot. Tas pats par sevi. Tas tā varētu būt. Pats par sevi. Tur jau būs tie lietus mētī, lai frizūru neizjauc. Tas nozīmē, ka mēs varam vienkārši novēlēt, lai Nilam sakārtojas privātā dzīve, lai nav jāiet visiem uz Doma laukumu viņu sagaidīt. Lai izskrienās, kamēr jauns. Lai apskrien mūsu republiku. Piektdien, 20 pār 8 TV3.